Flex tests, es to noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk, jā. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex tests, jā, flex tests, ha! Sporta raidījums Flexis ir atpakaļ. Turpinām runāt par un ap aktuālo sporta pasaulē. Un šodien mēs pie sevis Tomu esam aicinājuši viesi, kurš Latvijas sporta hierarhijā, ja mēs neskatāmies uz sportistiem, es teiktu, ir ļoti, ļoti augstu. Pilnīgi noteikti ir ļoti, ļoti augstu. Pašā augšā, un kā izrādās cilvēks, kurām es visu laiku domāju, ka ir divi vārdi. Ir divi vārdi, bet izmanto vienu, izmanto divus vārdus pēdējā laikā. Klausies, kas pie mums ir ciemos? Teikšu, kā ir rakstīts pasē. Jā? Aiziet. Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Latvijas sporta apakškomisijas priekšsēdētājs, bet visu mūžu pats dzīvojis mierīgi kā Dāvis, tika Saeimā un pēkšņi daudz cilvēku sāk saukt par Mārtiņu, vai ne? Jā, sveiciens. Un tiešām, principā, jūs jau pareizi ieskicējāt, ka vairāk esmu bijis Dāvis vai arī vienkārši kā sportā Daugavietis, tad tagad esmu Dāvis Mārtiņš un gada laikā sāku arī ar to aprast. Pak, tu izstāsti, kā sanāk, tu visu laiku biji ar vienu vārdu, it kā skaļāk publiski, pastāst, kas notika? Principā, īstenībā tas stāsts ir salīdzinoši vienkārši. Tie vārdi, kā jau jūs abi arī minējāt, viņi ir bijuši pasē visu laiku, bet kaut kā, es nezinu, audus esmu tā, ka draugiem un čomiem un visam pārējiem es esmu bijis tikai Dāvis. Bet Saeimā ir kaut kāds, laikam, interesants paradums vai paraža, ka cilvēkiem arī to otro vārdu vēl kārā. Un bieži vien to otru vārdu pieliek priekšā pirmajam vārdam. Kā mēs zinām, ir Artūrs Krišjāns Kariņš, bet mēs viņu pazīstam principā tikai kā Krišjānu Kariņu. Es pieļauju, ka daudziem nezinu, ka viņš ir Artūrs. Es tiešām nezinu. Tāpatās es zinu, ka šo pašu saskarās arī iepriekšējā Saeimā Artūrs Toms Plešs. Un arī man bija tā pati situācija, ka es atnācu uz Saeimu un esmu it kā pēc pats Dāvis Mārtiņš Daugavietis, un tā kolēģi man sāk saukt par Mārtiņu. Un es, principā, pirmā nedēļa vispār neatsaucos. Es tā nezināju, ka vispār ar maniem kāds cenšas runāt. Bet, pēc tam jau es sāku skaidrot, un tagad jau visi ir pārgājuši pie tā Dāvi, bet tas īstenībā prasīja diezgan lielu cīņu un upurs. Bet viss ir kārtībā. Man liekas, normāli Saeimas namā bez cīņas un upuriem tomēr nevar, vai ne? Citreiz tā gadās, jā. Klausies, kad tu startēji Saeimas vēlēšanās, vai tev jau pirms vēlēšanām bija skaidrs, ka tu vēlētos nonākt sporta apakškomitejā un būt šīs komitejas priekšsēdētājs? Tas, ka gan jau, ka ja man ievēlēt, ka es iet uz sporta apakškomisiju, gan jau, ka jā, tur es būtu noteikti tāpatās pieteicis savu dalību, bet tas, ka es tieši specifiski vadīšu sporta apakškomisiju, es domāju, ka tādu mērķi uzlikt uzreiz būtu tā naivi optimistiski. Un es tomēr parasti uz lietām skatos tā realistiskāk. Un zinot to, ka dažādi politiski amati ir arī atkarīgi ne tikai no tā, kā tev veiksies vēlēšanās, bet kā veiksies tevai partijai vēlēšanās, kā veiksies citām partijām, ar ko varbūt ir iespējams sastrādāties. Un pēc tam šī amatu sadala tomēr arī ir daļa no politiskās vienošanās, jo, ja mēs parasti publikā vairāk redzam tos, kas ir kā vienošanās, kura ministrija būs kurai partijai, tad tomēr tas viss ir daudz komplicētāk, jo šajās vienošanās ietilpst arī atsevišķi par Saeimas komisijām un apakškomisijām tālāks, kas vadīs kuru komisiju, kas vadīs kuru apakškomisiju, un tas ir īstenībā tāds baigā puzle tā ir, un, ja es jums tagad teiktu, ka es pirms vēlēšanām zināju, ka es vadīšu sporta apakškomisiju, tad tas būtu tāds baigais blefs, ko es jums tagad stāstītu. Bet pagaid, tad jau sanāk, ka tu, tie, kas varbūt nezina, bet es domāju, ka rēt kurš nezina, tu biji saistīts ar futbolu taču iepriekš. Tu jau joprojām savā ziņā kaut kur ar to futbolu saistīts. Gan jau, ka tad jau kapteinis bija iepriekš, ja? Jā. Tur jau zikā sāliekās tās. Kāpēc jums bērnībā kļuva par kapteini? Tāpēc, ka tas ir līderdotības, ja, kaut kāds, ja? Jā, pirms tam spēlēja EDFS Alberts, tad tur es arī biju kapteinis. Pēdējo sezonu gan es nospēlēju Tukumā, tur es nebiju, bet es saprotams, jo Tukumā viņiem tur tādas savu hierarhijas, tur savēt, tur tomēr, man liekas, tev jābūt zimušam Tukumā, lai tu arī varētu būt Tukuma komandas kapteinis. Bet jā, esmu diezgan īsumā pat daudz sezonas bijis komandas kapteinis. Klausies, Dāvis, domāju, ka sporta draugi Latvijā ja ne regulāri, tad laiku pa laikam dažādās ziņās izlases sporta apakškomisijā lemts par to un to. Tu vari ieskicēt, kāds ir sporta apakškomisijas tāds darbs ikdienā? Būsim arī realistiski, jo, manuprāt, bieži vien ir šis arī mīts par to, kāda ir šī sporta apakškomisijas loma vai nav.
Un varbūt tas arī ir saistīts ar maniem priekšgājējiem, kas varbūt kaut kādā brīdī centās sporta apakškomisiju padarīt par svarīgāku struktūru, kāda tā ir realitāte. Protams, ka sporta apakškomisija tā ir parlamentā vieta, kur atrodas, kur atduras sports. Un tas ir pats par sevi būtiski, ka tas, ka šo apakškomisiju izveido, tas vien nozīmē, ka tas ir ziņa no parlamenta par to, ka sports šeit nav vienaldzīgs. Bet kur ir tā atšķirība, kāpēc priekšā ir apakškomisija, nevis komisija, mēs esam zem lielās komisijas. Tas lēmums, ko pieņem apakškomisija, viņiem līdzīgi tāpatās, kā, teiksim, Nacionālā sporta padome, kuras sastāvā gan premjerministri, gan izglītības ministri un vēl dažādi ministri, kā arī lielāko sporta organizācijas vadītāji, mūsu lēmumiem ir rekomendējoša funkcija. Un pēc tam, līdzīgi kā Nacionālajā sporta padomē, šo viņu lēmumu rekomendējošo funkciju tālāk apstiprina ministru kabinets, tā teiksim, sporta apakškomisijas, šo lēmumu tālāk nodot vai nu Izglītības un zinātnes ministrijai, vai arī, ja tas ir likumdošanas iniciatīvas veidā, tad tas ir lielajai komisijai. Pieņemsim, tagad mums gāja grozījums sporta likumā, ko mēs iesniedzām manas frakcijas kolēģiem. Jā, mēs viņus izskatām no sākuma sporta apakškomisijā, bet, lai tālāk to sūtītu uz Saeimas sēdi šos grozījumus, mums vajag Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātu balsojumu, kur viņi to apstiprina. Respektīvi, mēs esam tā kā tas pirmais punkts, kur varbūt ir cilvēki... Tātad, kur sākās ceļš? Kur sākās ceļš un kur cilvēki izprot sportu. Jo būsim godīgi, Saeimā ir daudz dažādu jomu profesionāļu un varbūt ne līdz galam kaut kādu specifiku katrs uztver. Un tas ir tikai normāli. Es arī visos jautājumos nevaru būt eksperts. Un cilvēks, kas saka, es visur kaut ko zinu, tad viņš visticamāk nekur neko nezina. Tas, manuprāt, katram jāspēj sev godīgi atbildēt. Protams, tas sporta apakškomisija ir tā vieta, kur sporta nozarei tapt sadzirdētai Saeimā, jo tev ir daudz grūtāk, piemēram, iet pa taisno uz izglītības komisiju, jo skaidrs, ka zem izglītības komisijas tur ir gan kultūra, kur viss kultūras ministrija, viss pārējais, kas saistīts ar augstāko izglītību, vidējo izglītību, skolu reformu, kas mums tagad iet, zinātni un visu pārējo. Tas ir tāds, kā jūs teicāt, pirmais, tas tāds ceļa sākums, lai nonāk pie kaut kādiem lēmumiem sporta nozarei pozitīviem Jēkabielas gaiteņos. Es gribu paprasīt, iedod to atzīmi tagad. Kā mums Saeimā saprot sportu? Vidējais Saeimas deputāts? Vidējais Saeimas deputāts. Sporta apakškomisijā, bet vidējais deputāts. Jā, vidējais deputāts. Kā mums saprot sportu? Kā sports jūtās Saeimā? Ja mēs Laurim Lisbovskim liekam 10, kur ir vidējais? Kāda ir tā vispār tā sajūta? Kāda ir tā, es negribu teikt loma, bet pozīcija sportam? Jo visu laiku sajūta, ka, redzot budžets vispār ielikās, tur puikas, meitenes aiziet. Es teiktu, izrēķinot tādu vidējo uz visām 100 galvām, sliktu, sekmīgu, bet tādu piecinieku varbūt. Un nevis tuvāk sešniekam, bet tuvāk četrniekam. Bet diskutējot noteikti kolēģiem ir sajūta, ka tā atzīme kāpja vai atzīme krīt? Kāpja. Ir izpratne palielinās. Jā, un tiešām tas, ko arī var novērtēt cilvēkos, ka, protams, ne visos, bet tomēr lielā daļā kolēģi, ka viņi ieklausās, ka viņi izprot kaut kādas situācijas, ko viņi varbūt sākotnē, kur viņi nebija iedziļinājušies. Jo, kā mēs zinām, nevienmēr viss ir balts, kas izskatās balts un tādā veidā. Ir gatavi ieklausīties, ir gatavi runāt par kaut kādiem jautājumiem, censties izprast. Un tāpatās, teiksim, ka mēs tagad beidzot, un īstumā tā diskusija sākās sporta apakškomisijā par to, ka tagad mums ir pieņems par šiem dižpasākumiem. Es nezinu, možda nākamgad tas būs tā kā jaunvārds vai nebūs gada jaunvārds, bet, interesants vārds vismaz, manuprāt. Bet kas slēpjas zem šiem dižpasākumiem, tie īstumā ir lieli pasākumi gan sportā, gan kultūrā, ko mēs arī sporta apakškomisijā, protams, vairāk specifiski skatoties sporta pasākumiem, ko mēs aicinājām skatīties, nevis, ka mēs, piemēram, atņemam naudu bērnu un jauniešu sportam, atbalstot no valsts puses Eirobasket 2025 vai VRC rallija, bet ka mēs tieši investējam valsts ekonomikas attīstībā kā tādā, un mēs uz tiem tieši skatāmies kā uz ekonomiskiem pasākumiem. Tātad, lai šis dižpasākums tiktu atbalstīts, jums ir jānonāk pie slēdziena, ka valsts ekonomika no tā iegūst. Jā, precīzi. Un tas mēs vienkārši abstrahējamies no tā, ka tas ir sporta pasākums. Jā, viņš ir saistīts, bet mēs to skatāmies kā uz ekonomiku
ekonomikas tādus, stimulu. Un mums vajag LIA un ekonomikas ministrijas atzinumu, tad, kad ir šie te visi dati saņemti, visi ir iesniegts, un ja mēs atzīstam, ka tas ir fiskāli izdevīgs mums kā valstī, mēs to atbalstam. Un, kā piemērs, no sākuma daudziem bija grūti kolēģiem izprast, kā mēs taču atbalstam tur Eirobasket, tas ir tīri sporta nauda, bet nē, sports sniedz mums atpakaļ ekonomikai, tīpaši šie lielie pasākumi, gan fanus, gan skatītājus, gan, protams, tur var diskutēt par to, cik ir bijis, nezinu, Rīgā pasaules čempionātā hokejā pie televizora ekrāniem un cik ir sēdējuši pie viena ekrāna un cik ir reāli palikuši viesnīcās, bet kopumā jau to kopējo bildi, to aptuveni var salikt un redzēt, ko šie pasākumi dod. Un šis vienkārši kā viens piemērs, lai saprastu, ka kolēģi ir gatavi ieklausīties un censties paskatīties varbūt uz sportu arī no dažādām perspektīvām. Tas pats, ka, piemēram, tagad arī mēs kā kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju ejam uz to, ka mūsu sportā tās prioritātes ļoti ilgi bijuši augsts sasniegumi. Lai gan vārdiski mēs esam runājuši par to, ka mūsu prioritāte ir bērnu un jauniešu masveidība, tad tagad arī šogad pirmo reizi būs tā, ka federācija pamatdarbības nostiprināšanai un darbībai tas finansējums tiks rēķināts no bērnu un jauniešu skaita, kā arī no masveidības sporta veidā kā tādām. Protams, būs arī kritērijas augsts sasniegumi, bet tas vairs nedos tik lielu koeficientu, kā tas ir devis līdz šim iepriekšējos gados. Un, vienkārši tādus iedotos pareizos virzienus, jo es uzskatu, ka sporta nozara, viņi nav jākontrolē. Būsim godīgi, jo sportā ir daudz spēcīgas personības, tad viņam ir jāiedod tas virziens, kurā doties un jāsakārtoties spēles noteikumi. Tā, ka viņiem būs skaidrs sportisti, jo, manuprāt, viņi ir tādi izdzīvotāji, tādā ziņā, ka viņi ātri pierod pie jaunās situācijas, noorientējās un rauj tālāk. Un, manuprāt, baigi ir trūcis līdz šim, ka iedod to virzienu, jo ir kaut kur pilināts vienā vietā, otrā vietā. Es nezinu, man tur labāk patīk Jānis, tāpēc Jānim būs nauda, bet man labāk patīk Ilze, tāpēc Ilzei būs nauda. Bet vienkārši uzlikt skaidrs tos spēles noteikumus pašai nozarei un uz to mēs ejam. Es gribētu teikt, ka, protams, ar sarunām, citreiz skarbākām, citreiz mazāk skarbām un arī par sevi visu kaut ko es esmu dzirdējis, bet tas ir normāli, tā ir daļa no darba. Bet es gribētu teikt, ka ejam tajā pareizajā virzienā. Es tev uzdošu vienu jautājumu. Nesen šajā krēslā, kur tu sēdēji Zintas Ekmans, un tu par to naudas pārdalīšanu, man ir jāpaprasa. Jo, es pieņemu, tas nav tā tēmēts, ka bobslejs ir slikts, tiem mēs naudu vairs nedosim. Bet pēc šiem principiem, bobslejs kā specifisks sporta veids, viņš vienkārši tur neierakstās. Gribi, negribi. Jaunieši tur trenēties nevar, tas nav droši, tas nav iespējams, tā nekur tas nenotiek. Jaunieši tur ir diezgan ilgā vecumā vēl. Tur jau jaunietis vēl ir 23 gados esi, bet vai tev neliekās, ka principā tas ir tāds, ne nāves spriedums, bet cietumsods bobslejam? Es nevaru teikt, ka tas ir nāves spriedums, tas nav noteikti, un tas arī nav cietumsods, tas ir valsts uzsvaru pamainīšana uz to, ko mēs atbalstam, jo principā neviens jau neliedz bobslejam iet un arī strādāt ar privātajiem sponsoriem. Jā, tas ir sarežģīti, tas noteikti ir grūtāk, kā tas arī bija pirms tam, jo ir jākonkurē tajā pašā laikā ar kultūras nozari un citām organizācijām, kas varbūt lūdz finansējumu, bet mums ir arī sportā piemēri, kur tas ļoti labi strādā. Un tas pats Raimonds Strokšs, Aigars Norts, kas ir savus pasākums principā uzbūvējuši uz sponsoru naudām, kas parāda to, ka, ja tev ir labs produkts, tu viņu māki skaisti iesaiņot, tad arī pēc sportā tev ir iespējams piesaistīt sponsors. Jo, kā es skatos uz to, es skatos no valsts perspektīvām un mūsu kā valsts, prioritāte ir tas, lai pēc iespējas vairāk cilvēku būtu veselīgi. Ja pēc iespējas vairāk cilvēku būs veselīgi, nodarbosies ar sportu, tad arī mūsu valsts ekonomikā mums būs mazāk izdevumi, teiksim, par veselības aprūpi, mums būs vairāk un ilgāk spējīgi strādājošie mūsu sabiedrībā kā tādā. Un šajā, diemžēl, bobslejs šobrīd neierakstās. Viņš neierakstās ar prioritātēm. Un tā tas ir. Un, ja mēs pastamies vēl vairāk nogriežam, šobrīd mums ir 15 prioritārie sporta veidi, ko mēs šobrīd nosauksim īsti tā, bet 15 sporta veidi, kuriem ir lielāks finansējums nekā pārējām 70, cik tur mums paliek federācijām. Bet, ja mēs pastamies vēl skurpalozāk, tad pirmajās 10 ir 90% no cilvēkiem, kas valstī nodarbojas ar sportu.
Un tas nozīmē, ka pārējās 85 vai 86, kas paliek, ko mēs arī esam līdz šim visu laiku devuši zināmu daļu tā pīrāga, ir finansējumu, ir tikai 10% no visiem, kas valstī sporto. Un tad šis ir tas, kas, ja tā ir arī jūsu abu kungu nauda, tā ir visa nodokļu maksātāja nauda, un tas ir tas jautājums, kur mēs gribam, lai viņi iztērē. Un man tā pārliecība ir, ka es gribu, lai to iztērē veselīgā sabiedrībā. Un jā, mums ir nepieciešamas emocijas, mums ir nepieciešami arī tie olimpiskie čempioni. Un Zīns gan jau man tagad neticēs, bet arī es esmu naktī cēlies Pjončānas olimpisko spēļu laikā un skatījies gan bobsleju, gan to, kā Martinam Dukuram nesanāca pēdējais brauciens skeletonā un pārdzīvojis par to. Bet šis te gala produkts, šis olimpietis, šis olimpiskais zelts, tas mums nevar būt kā pašmērķis. Mums tam ir jābūt kā tādai pievienotai vērtībai, kas ir forši. Tas pats, kā, teiksim, Kristaps Porziņš, viņš ir, es gribētu teikt, kā pievienotā vērtība. Viņš ir tam, ka mūsu basketbolā nāk bērni un jaunieši, un mums ir izveidojies viens tāds vienredzes, kas principā cerams, ka viņiem izdosies vasarā izcīnīt gredzenu un kļūt par NBA čempionu. Bet tas ir jau tas ekstra. Bet tas, ka mums ir spēcīga basketbola izlase, tas jau ir tas, ka arī īstenībā ekstra, bet tas ir darbs tam, ka basketbolā visu laiku bijuši šī masveidība. Un mums arī kā valstī uz to jāiet. Tātad, ja es pareizi saprastu, tā vienkāršojot, tu uzskati, ka valstī nevajadzētu finansiāli uzturēt profesionālus sportistus, bet radīt pēc iespējas labāku platformu, lai tie profesionālie sportisti varētu rasties. Tas ir pamatu uzdevums. Jā, un, protams, tajā brīdī, kad mēs runājam pēc tam par to, kas ir Latvijas Olimpiskā vienība, kas jau ir profesionālais sports, tur mēs varam skatīties, kā mēs viņus pastimulējam, lai viņi varbūt turpina šo te karjeru. Bet arī tas nevar būt tā, varbūt, manuprāt, ka tas notiek vienkārši tāpēc, ka es sportoju. Un šis īstenībā ir viens no tiem uzdevumiem, ko mēs skatāmies sporta likuma izpratnē, skatīties arī uz citu valstu pieredzēm, kur varbūt šos cilvēkus integrē iekšlietu sistēmā, varbūt viņus integrē aizsardzības sistēmā ar zināmiem pienākumiem, jo, protams, sportot, tas ir forši un būt profesionālam sportistam. Man arī kādreiz dzīvē ir bijis sapnis, ka es būšu varbūt profesionāls sportists. Futbolā grūti. Futbolā grūti, un arī es nebiju tik, nebija man tādas kvalitātes varbūt, lai arī izsistos, bet tas nāk kaut kādā brīdī, tā saprašana labāk ātrāk nekā vēlāk, es teikšu tā, jo gadās arī tā. Bet ir jāsaprot tas, ka šim sportistam, varbūt tajā brīdī, ka sporto, tā neliekās, bet viņam ir jāsaprot, kā viņš ir dzīvos pēc tam, ka šī sporta karjera beidzās. Un arī papētot Eiropas valsts praksi, tad ļoti daudz, kur uz šiem sportistiem, kas ir šie specifisko sporta veidi, kas, būsim godīgi, nekad tu nekļūsi par miljonāru ar viņu nodarbojoties. Sporta veidi, kas paši par sevi brīvā ekonomiskā tirgu nevar. Precīzi. Tad ļoti bieži no valstīm ir šie nosacījumi, ka jā, to nodarbojies, bet tev jāiegūst tādu un tādu profesiju jāizmācās. Vai mēs tev pastutēsim paralēli izglītību. Plus, kas mums ir līdz šim, kas, manuprāt, kas arī no valsts puses nav sakārtots, kur ir reāli milzīgs akmens valsts lauciņā, ko mēs arī tagad īstenībā strādājam pie tā, lai to izmainītu, ir tas, ka, teiksim, mums cilvēki ir low A, B, C sastāvos, varbūt viņi tur ir jau no, 18 gadu vecumu. Viņam ir bijusi izcila karjera, viņš tur ir bijis no 18 līdz 32, 33 gadu vecumam. Tie, principā, bijuši viņam vienīgie tādi ienākumi, un tad viņš 34 gados beidz karjeru. Un cilvēks nevienu dienu nav maksājis sociālās nekādas iemaksas. Un tad, principā, viņš sanāk tādā pašā situācijā, kā tāds cilvēks, kas 18 gadu vecumā beidz vidusskolu, lai gan viņš jau ir 33, 34 gadīgs, bet viņš ir bez darba stāža. Viņš, principā, janvārī beidz karjeru, un februārī viņš pat nevar paņemt bezdarbnieku pabalstu, jo viņš nekad nav maksājis par sevi nodokļus. Un šeit nav runa par to, ka tev jāmaksā valstī nodokļi, bet vienkārši par to, ka tu pret sevi, kā pret cilvēku, izdari šīs kaut kādas šo sociālo nodrošinājumu. Un tagad mēs to, ko mēs gribam sākt, jo būsim, ka sportisti bieži vien par to neaizdomājas. Arī es nezinu. Bet tas ir normāli, ja tu 18 gados sāc sportot, tu par to nevar aizdomāt. Precīzi. Es tieši gribēju teikt, ka es arī, kad es spēlēju vēl 17 vai 18 gados futbolu, es arī nedomāju par to, ka man visticamāk, ka tagad 27 gadu vecumā sāpēs mugurdaļa tā, kad es nepareiziem bučiem skrēju pa mākslīgo laukumu. Bet, tas ir vienkārši kā piemērs. Un tieši precīzi. Un tā nav sportistu vaina. Tas nav sportists par to neaizdomājas. Sportistam ir jāsporto. Un tāpēc mums kā valstī no tās naudiņas, kas viņiem nāk kā lauž šis atbalsts, pabalsts, mēs viņu varam savu kā gribam, mums ir jāparedz arī summa, kas katru mēnesi tiek novirzīta viņu sociālām garantijām. Un tas ir tas, pie kā, kur mēs arī
Es ceru, ka mēs atradīsim gan finanšu līdzekļus tam, gan arī mēs likumu ietveros jaunā to jautājumu noregulēsim. Jo, ja ne varbūt pašā sākumā sportisti skatīsies, ka tas, kas tāds ir, tad vismaz pēc 10-15 gadiem es ceru, ka viņi novērtēs to, ka viņiem ir nācis kaut kādi šie sociālai nodrošinājumi līdz pa dzīvi. Klau, vēl par naudu runājot. Es te lasīju vienu rakstu. Bezpēcībā bija viena citāta no intervijas. Latvijas Olimpiskā komiteja prezidents runājas, ka naudas neesot. Pasaka, kas tur notiek? Vakar Latvijas radio prezidents saka, naudas nav. Šodien Andris Čakšs saka, ka tie ir stipri pārspīlējumi. Kur ir tā patiesība? Par to svaigo informāciju. Tā nauda ir vai nauda nav? Kas tur notiek? Nauda ir. Es īstenībā pats biju izbrīnīts par... Nauda ir, bet viņu tā kā nedod vai... Ok, es jums izstāstīšu. Izstāst to, lai visi skaidri. Jā, izstāstīšu no sāknes. Respektīvi, process ir sekojošs, ka šogad gan jāmin, kas atšķirās no iepriekšējiem gadiem. Šogad šo naudu un līgumus ar sporta veidu federācijām slēdz Izglītības un zinātnes ministrija, nevis Latvijas Olimpiskā komiteja, kā tas ir bijis, un Latvijas Sporta federācija padoma, kā tas ir bijis līdz šim. Un es pieļauju, varbūt tāpēc ir kaut kur šis satraukums no Olimpiskās komitejas, jo, teiksim tā, viņi visu laiku ir bijuši pie ruļiem visus šos gadus, un, principā, viņi savu finansējumu saņēmuši ātrāk, un tad ir dalījuši naudu sporta federācijām. Tagad viņas ir kopā ar sporta federācijām. Principā, tajos pašos datumos viņi saņems naudu, bet mēs speciāli arī paskatījāmies. Būs tajos pašos datumos, jo tā, ka es saprotu, sportisti tiešām... Protams, ka būs tajos pašos datumos, un kā mēs izgājām cauri, mēs runājām arī ar sporta veidu federācijām, arī, ja mēs klausāmies to pašu Latvijas radio interviju, gan riteņbraukšanas federācija, gan vieglietīgas federācija saka, ka šogad neatšķirās situācija ne no viena cita gada. Tas, kas ir bijis līdz šim, tas šogad bija, kur es varu piekrist, ka varbūt varēja noteikt nedēļu ātrāk vai 2 nedēļas ātrāk termiņu, bet šogad līdz 22. janvārim, tātad reiķinam šodien ir 2. februāris, tātad 10 dienas atpakaļ bija tā diena, kad federācijām bija pēdējā diena iesniegt šos te pārskatus, šos savus datus par to, ko es tieši teicu. Tur masveidība, bērni un jaunieši, biedru skaits, sasniegumi šī gada ietveros, visus šos te salikt un iesniegt ministrijai. Kas šobrīd notiek ministrijā? Šobrīd ministrijā līdz nākamajai nedēļai notiek šis te darbs. Tās ir, manuprāt, neiesniedza 2 federācijas. Ja es nekļūstu 2 vai 3 federācijas neiesniedz, varbūt viņam nevajag vai kā, bet tātad 90 plus ir iesnieguši šo savus papīrus. Katrai federācijai šie papīri ir uz 11 lapām, apmēram, piemēram. Un te šobrīd ministrija šos te visus rindo, liek šos te koeficientus, liek punktus, un jau, kas ir izsludināts, nākamā piekdiena notiek Nacionālās sporta padomes sēde, kur ministrija prezentē šo. Tas ir 9. februāris. 9. februārī ministrija prezentēs šo te sadalījumu, finansējumu, kas ir tieši sporta federācija pamatdarbības nodrošināšanai. Un pēc tam nākamajā otrdienā, kas jau ir 13. februāris, to mēs skatīsim arī sporta apakškomisijā un ministru kabineta sēdē, kur to apstiprinās visticamāk. Un tas nozīmē, ka pēc 13. februāra mēs parakstām līgumus un sākam maksāt naudas. Mēs apstījāmies. Ātrākais, kas pēdējo 3 gadu laikā, kad federācijas naudu ir saņēmušas, ir 24. februāris. Šodien ir 2. februāris. Tad man rodās jautājums, kāpēc Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents ir pacēlis šo jautājumu, jo līdz 24. februārim vēl ir gandrīz pilns mēnesis. Gribās ātrāk. Varbūt gribās. Varbūt šoreiz ir tā kaut kāda nedrošības sajūta, ņemot vērā to, ka paši šo naudu neadministrē. Varbūt, es pieļauju, bet es domāju, ka viņš pats tikai spētu atbildēt uz šo jautājumu, kas tieši šajā situācijā bezprecedenta. Bezprecedenta ir tas, ka šo naudu pirmo reizi dala ministrija. Jā, tam es varu piekrist, bet tajā, ka, nezinu, tik vēlu nekad nav bijusi nauda federācijām, tie nav mani vārdi. Vakar visiem var noklausīties vakardienas Latvijas radio 1 sižetu, to teica Vieglatlētikas savienības ģenerālsekretārs Dimitrijs Miļkevičs, ka tā ir normāla situācija. To arī droši vien ļoti viegli var pārbaudīt. To arī var ļoti viegli, jā, tiešām precīzi, tā ir visiem pieejama informācija, un es nezinu, šobrīd es tiešām neredzu iemeslu panikai, varbūt es pieļauju atkal šo nedrošību izraisīt tas, ka tur varbūt ministrijā mainījās sporta departamenta vadība, bet arī ministrija uzreiz nākamajā dienā nodrošināja šo pēctecību,
jaunais pienākumu izpildītājs pilnībā pārņems to, kas notiek, nekas nav pārtraukts. Un vēl viens, tieši pierādījums tam ir tas, ka ministru prezidenti jau nākam piekdien, tātad šajā laikā apmēram, nākam piekdien ir sasaukusi Nacionālā sporta padome, kas to apstiprinās. Es neredzu iemeslu panikai. Kā tev liekas, Latvijā mums tā pastāvošā iekārta, ka sporta nozara ir izglītības un zinātnes ministrijā? Tas ir ok, vai ideālā pasaulē būtu feini, ja būtu savs sporta ministrs, ja mums būtu sporta ministrs? Es teiktu tā, ka redzot, varbūt kādreiz, ja man būtu pajautājis to jautājumu gadus 4-5 atpakaļ, es gan jau būtu teicis, ka ideālā pasaulē būtu arī sporta ministrija. Bet reāli nonākot tur uz vietas un redzot arī varbūt visu to birokrātisko aparātu, kas mums valstī, es nedomāju, ka sporta ministrija mums diži atrisinātu kaut kādas varbūt samilžušas problēmas sporta nozarē. Drīzāk tas risinājums, uz ko mēs varam skatīties, viens ir tas, ka mēs ministrijas ietveros stiprinām sporta departamentu kapacitāti, kas šobrīd varbūt ir, manuprāt, 8 cilvēki vai 9 cilvēki. Tad varbūt tiešām mēs varēsim prasīt federācijām iesniegt datus jau 5. janvārī, nevis 22. janvārī, kā tas bija šogad, jo vienkārši, lai cilvēki varētu, un viņi izskatīs to nevis 15 dienās, bet izskatīs 5 dienās šo saņemto informāciju. Bet tur ir īstenībā tev ir arī labs arguments tajā, ka vai tiešām tikai izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par to. Un tad mēs tagad atveram veco sporta likumu, kurš ir gan arī tikpat vecs kā es. Manuprāt, man bija 5 gadi, kad pieņēma šobrīdējā redakcijā esošo sporta likumu. Un tur jau īstenībā ir rakstīts, ka par sportu valstī mums atbild izglītības un zinātnes ministrija, iekšlietu ministrija, aizsardzības ministrija, labklājības ministrija un veselības ministrija. Un visu šo te ministri ir arī Nacionālās sporta padomes sastāvā. Jautājums, tas, ko mēs arī gribam jauno sporta likumu izlabot, ir tas, ka tur nav noteikts, cik lielā mērā sports ir viņa atbildība. Un tad mēs esam vienkārši... Atbild par visu, bet kā ne pa ko beigās. Jā, tas ir tas. Tieši tā, jo tur nav noteikts. Vai tas ir tas, ka, es nezinu, tu atbalsti vienu pasākumu ar 10 000 dotāciju no ministrijas puses, vai arī tu atbalsti, es nezinu, veselu kaut kādu sporta nozaru. Un tur ir tā problēma. Un mēs esam tagad vienkārši pieļuši tas, ka Izems uzņemās to virsvadību, jo viņiem ir bērnu un jauniešu sports, viņiem ir sporta departaments, bet īstenībā realitātē, ja mēs pastamies pēc sporta likuma, tas ir īstenībā veseli 5 ministrijas tādas, nezinu, sadarbības, tādas starpdisciplināra nozara, tas sports sanāk kā tāds. Un tā pamatdoma ir jaunajā sporta likumā tomēr mazliet specifiskāk norādīt, kas te pa ko te katra ministrija ir atbildīga. Jo, man arī, gadu laikā iepazīstoties ar katrām tām sporta nozares niansēm, es biju gan Nacionālā bruņoto spēku sporta klubā, es biju, manuprāt, kā pareizi saucās, iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs. Jā, viņiem it kā tas ir, bet tas ir atkal tā, tas, ko es teicu pirms tam, kaut kas ir te, kaut kas ir šeit, kaut kas ir te, un tas viss darbojas atrauti. Man, piemēram, man kā, arī kaut ko neņemam kā politiķim, bet man kā cilvēkam no malas, man ir grūti saprast, ka Krustbaznīcas ielā mums stāv armijas baseins, tukšs pa dienu, ko principā, pa dienu viņš stāv tukšs un daudz viņu neizmanto. Un tajā pašā laikā mums ir iekšlietu dienesta kadeti, kuriem nav kur peldēt. Un iekšlietu ministrija plāno savā sporta... Kaut kur ir problēma. Jā, un iekšlietu ministrija savā sporta centrā plāno jaunajā arī savu baseinu. Kas ir, principā, ja mēs pastamies tā pēc kartas, tā distance tur, man liekas, nesanāk 5 km starp abiem objektiem. Uz veselību taisnību. Es uzpeldu. Un tā realitāte, tas ir, kas parādās, ka bieži vien, ka kāja nezin, ko dara roka. Un tas, kas man prasās, ir to jauno sporta likumu tomēr mazliet salāgot, lai mums ir skaidrs arī tām ministrijām, kas par ko atbild, un mēs veidojam pilinot kopējo bildi, nevis katrs tur kaut ko savā traukā dara. Sportam nav tā sajūta, es nezinu, kā lai to noraksturo, ka sports nāk, nezinu, tā kā pie mammas prasa mammu, es ar to aiziet paprast tētim, tad aiziet pie tēta, aiziet paprast omai, tad kaut kāds tā, ka visu laiku tā kā bišķiņ to sportu kaut kur, tā kā viņš visiem liekas, ir kā viņš ir jāiet kā vajag, bet tā kā varbūt paprast omai. Nav tā sajūta, jo man vismaz liekas, ka es redzu tur tos ciparus, kādi beigās ir no kopējā budžeta, cik mums tur sportam un tā, tad liekas, ka bišku, mēs saprotam, bet es esmu noguris. Es negribu ņemties. Man nav laiks spēlēt. Runājot par budžetu, skaidrs, ka tas budžets viņš ir
manuprāt, to esmu teicis pirms tam, tas nav noslēpums, viņš ir, manuprāt, par mazu. Cik tu redzi to ideālo cipru? Tagad ir 0,3%. 0,3%, ja mēs to ieliekam skaitļos, tad, manuprāt, šogad bija ap 50 miljoniem, bet tas ir kopā ar sporta skolu treneru atalgojumu. Tas aizņēma, principā, vairāk kā pusi. Tas bija, manuprāt, šogad bija 27 vai 28 miljoni aiziet tikai sporta skolu treneru atalgojumu. Bet mēs nesakām, ka sporta skolu treneru saņem pietiekami. Protams, par to jau nav tas tāds. Tas vienkārši, lai sapratu, cik vēl paliek tie pārējie sporta nozarē kā tādai, tāpēc mēs Bet cik tas cipars liekas, kas būtu, tas, ar ko vajadzētu sākt jau tā kā... Ne jau būs utopiski, bet man bija tas skaits, man ir bijuši saruni daudz dažādiem, gan jau bijušajiem, gan vēl esošajiem sporta funkcionāriem. Viens skaits, ka mums nauda jau tāpat nekad nebūs gana. Bet tā realistiski mums ir jānosaka kaut kādas tās pamatlietas, kas mums ir trūkušas, un varbūt tieši vēl vairāk jāatbalsta šie, manuprāt, sporta veidi, kas mums ir pienes valstī šo masveidību. Es teiktu, ka ja mēs tagad kaut vai par 25–30% atlikušo 2,5 gadu laikā, kas ir tie ir vēl 2,5. No 0,3 līdz 0,4 sanāk taisniektais, ja? Tas jau būtu skaisti, es teiktu. Tā kā, ņemot vērā, ka mēs zinām, ka, ideālā pasaulē, es teiktu, dubultojam un viss būs ideāli, bet mums jāstāsta arī uz to reālu politiku, un es ļoti labi apzinos, ka mums, teiksim, nākamā gada budžeta izaicinājums būs šīs iekšlietu struktūra vienīgu darbinieku algas. Un skatīties uz šo jautājumu, tāpatās, ka nekur nepaliks arī tas, ka mēs turpinām izglītības reformu, mēs gribam skolotājiem to algu līmeni pacelt virs tiem 2,000 eiro, un ideālā gadījumā nonākt līdz tiem skaitļiem, kas ir tie 2,500, kas šobrīd arī, manuprāt, daudziem izklausās kā utopija, tāpatās arī veselības nozarē šie paši izaicinājumi. Un to visu saliekot kopā, kaut kur sportam ir jāatrod tā vieta. Un īstenībā mēs arī ar funkcionāriem un ir tāda Latvijas veselības un fitnesa asociācija, kur dara labu, manuprāt, darbu, un viņi sadarbībā ar Deloitte ir izstrādājuši šo te pētījumu, cik izmaksā principā cik dod viens vesels cilvēks valsts ekonomikai, es teiktu precīzi skaitli nenosaukšu, un cik dod cilvēks, kurš principā nenodarbojas ar sportu. Un tie skaitļi, viņi tiešām ir radikāli atšķirīgi. Un tad tāpēc, ka es arī uzskatu, ka mēs nevaram lēmumus pieņemt, bieži vien balstoties tikai zemās. Mums vajag faktus, mums vajag skaitļus, un ar šiem skaitļiem ejot arī pie tās pašas finanšu ministrijas, tās ir tās metodas, kā pati nozara. Un citi kolēģi, mēs cenšamies to sporta nozares budžetu palielināt un to situāciju pašai sporta nozarei radīt izdevīgāk kaut kādā veidā. Vēl viens temats par šī brīža aktualitātēm un pēdējiem jaunumiem. Tu jau minēji sporta likumu, un noslēdzošās izmaiņas, kas tagad sporta likumā ir bijušas, ir, ka Latvijas sportisti nevar stāties spēkoties sacensībās. Komandu, jā, Latvijas komandu sportisti nevar spēkoties ar Krievijas. Jau pat satraukti palika ļoti. Tikko kā satrauc. Ko Elvim ar Zemgu arī tā kā, pagaidām, viņas uzledus nevar. Tātad Latvijas izlase ar Krievijas izlasēm nevar sporta laukumos tikties savā starpā. Un Baltkrievijas. Man radās jautājums tieši šī brīža globālajā situācijā. Kur teorētiski tas vispār bija iespējams? Es arī to neesmu pirms tam slēpšs. Principā šie grozījumi sporta likumā, viņi tapa pēc tādas garākas un varbūt kaut kādā ziņā emocionālākas sarunas no Futbola federācijas, bet pēc sarunas ar Latvijas Futbola federāciju, jo tas, principā, mēs izstrādājam šos grozījumus pēc tam, kad UEFA bija pieņēmuši šo lēmumu, ka viņi atgriež... Kad bija tā nedēļa, ka viņi jauniešus atgriež. Ka viņi atgriež U18 Krievijas jauniešu izlasi atpakaļ starptautiskajā apritē. Mēs tieši vēl tajā nedēļā arī bijām saņēmuši tiesības rīkot 2027. gadā Jūrmalā un Jelgavā U18 šo čempionātu. Un tad izrunājot visus par un pret, tad tas signāls nāca tāds, ka ja mums nacionālā likumdošanā ir atrunāts tas, ka mūsu komandas nevar spēlēt pret Krievijas un Baltkrievijas izlasēm, tad arī šīm starptautiskajām organizācijām šis lēmums jārespektē. Tā kā mēs ļoti labi zinām, ka Serbija nevar spēlēt pret Kosovu, tāpat pēc 14. gada Ukraina nespēlēja pret Krieviju.
lai gan piedalījās vienā turnīrā, tad arī kopā pakonsultējoties arī ar citām federācijām, kas tādā nākotnes perspektīvā, kuras tas varētu skārt, nonācām pie secinājuma, ka šis ir tas instruments, kā mēs varam to novērst un kaut kādā veidā palīdzēt mūsu izlasēm. Lai arī viņas nesaņem tehniskos zaudējumus, vai arī kaut kāda veida sankcijas par to, ka viņas atsakās spēlēt pret agresoru valstu komandām. Un tas, kas vēl tāpa uz otro lasījumu, šie grozījumi no sākuma tas bija tikai Latvijā, ka nevar aizdīt šīs spēles, tad mēs tomēr izrunājot arī nonācām pie tā, ka visticamākais slēmums nevarēs Latvijā aizdīt šīs spēles, tad starptautiskā organizācija visticamāk vienkārši aicinās aizdīt vai nu tur, vai neitrālā laukumā kaut kur. Un tad mēs arī nonācām pie tā, ka nevar aizdīt šīs spēles arī neitrālā laukumā. Un, principā, tas arī bija tas ceļš, kā mēs nonācām pie šiem grozījumiem. Visos lasījumos klāt bija gan Latvijas Sporta federācija padome, kurā ietilpst visas 94 vai 95 šīs federācijas, kas ir valstī. Tāpat Latvijas Olimpiskā komiteja bija klāt. Arī viņiem uzdeva jautājumus gan deputāti, gan Saeimas juridiskais birojs, kā tas ietekmēs to vai ietekmēs šo. Un, es gribētu teikt, ka tas ir principā izstrādāts sadarbojoties ar pašu sporta nozari. Nav tā, ka mēs tagad politiķi paņēmām, izdomājām, nevajadzētu spēlēt pret Bet pretestība taču nebija šim. Nebija. Tur vairāk bija tas, kas bija šī diskusija par individuālajiem sportistiem, vēl tieši no dažu kolēģu puses. Bija mēģinājums tā kā to arī uzcelt. Bija īpaši, es teikšu tā, tās emocijas bija sakāpinātas, jo mums gāja starp 2. un 3. lasījumu komisijā šī apstiprināšana. Es esmu tieši izglītības, kultūras un zinātnes komisijā kā deputāts. Un mums gāja šis starp 2. un 3. lasījumu šī izskatīšana tieši nākamajā nedēļā pēc tam, kad bija šis lēmums, ka pielaiž agresoru valsts sportistus olimpiskajām spēlēm neitrālā statusā, un tur jau tās emocijas bija uzsistas. Un tur bija kolēģi no konkrēti citām frakcijām, kas teica, ka nē, ka mums vajag arī lielāku priekšlikumu izskatīšanas laiku. Tad mēs piekāpāmies un teicām, ka labi, mēs iedosim, nevis kā standartā, varbūt 2 nedēļas, jeb 10 darba dienas. Tad mēs, manuprāt, to uz mēnesi pagarinājām šo priekšlikumu iesniegšanas laiku, bet to, ko es teicu, kas arī pozitīvais paralēli, runājot ar šiem kolēģiem, skaidrojot šo situāciju, šo specifiku, kas ir varbūt dažādos individuālajos sporta veidos, mēs tomēr nonācām pie tā, ka uz 3. lasījumu priekšlikumu netiek iesniegt. Tas arī kā piemērs, ka ieklausās un ka cenšas izprast to sportu, ja pat citreiz uz emocijām balstoties, tās pirmais kaut kāds sajūtas ir savādāks. Un tad vakardien mēs arī 3. lasījumā Saeimā atbalstījām šo. Manuprāt, 74 deputāti balsojot par, 11 pret. Un tagad tikai principā paliek tas, ka prezidentam šie grozījumi likumā ir jāizsludina. Ja, bet būtībā sanāk, ka teorētiski laikam tā vienīgā tikšanās, kur tehniski kas varētu notikt, bija laikam futbols. Šobrīd. Protams, tas ir būtiski. Tas ir šobrīd. Es gribēju uzreiz pajautāt, skatoties nākotnē, karš cerams ātrāk beigsies, agrāk vai vēlāk beigsies, un tā sporta pasaule atgriezīsies arī pie situācijas, kad Krievijas, Baltkrievijas sportisti, kā izlases atgriezīsies droši vien turnīros. Tad Latvijas izlasēm, mums būs sākumā jāveic izmaiņas atkal sporta likumā? Jā, bet šādā gadījumā arī Saeima parādīs, ka tiešām Ukraina uzvarēs karā un Krievija un Baltkrievija gan samaksās par sevis nodarīto, gan arī nožēlos, un šajās valstīs mainīsies šī politiskā situācija, tad es neredzu problēmu šos grozījumus sporta likumā veikt steidzamības kārtā kaut vai nedēļas ietveros. Kā latvieši tur būs jāskatās tajā brīdī? Šis jau bija pilnīgi precīzi, būsim reālisti tajā brīdī, ja Ukraina uzvar karā, Krievijā mainās un Baltkrievijā mainās šie politiskie režīmi, un šīs valstis nožēlo sevis izdarīto, atzīst savu vainu
un lēnā garā viņus integrē atpakaļ sporta apritē, tas jau atkal būtu no mūsu puses šis pārāk drastisks šis solis, ka mēs vēl aizvien pret viņiem nespēlējam. Nu, mums ir jāskatās atbilstoši šai konkrētai situācijai, un tieši tāpēc arī ir paredzēts, ka likumus var grozīt, un tad mēs arī tajā situācijā mēs arī to mainītu. Nu, šobrīd nekas neliecina, ka šī Ukrainas uzvara karā ātri varētu notikt tuvākajā laikā, bet par Olimpiskajām spēlēm Parīzē. Te es prasīšu tev kā dāvim pie aliņas, prasīšu nevis kā dāvim Saeimas deputātam. Yeah. Kā tev pašam liekas? Kā būtu? Jā. Ko darām? Ko darām ar Olimpiskajām spēlēm? Kā man pašam liekas? Tikai tev. Nu, man pašam liekas, īstenībā es arī, manuprāt, teicu, kā man pašam liekas. Nu, man liekas, ka, ja tur ir Ukraiņi, un Ukraiņi paši aizbrauc uz šīm Olimpiskajām spēlēm, manuprāt, mums ir muļķīgi palikt mājās. Tas ir mans viedoklis. Bet Ukraiņi paši tikko pateica, ka viņi vēl nav izdomājuši. Viņi vēl nav izdomājuši. Un tajā brīdī, ja Ukrainas sportisti un Ukrainas sporta vadība pasaka, ka viņi nebrauc uz Olimpiskajām spēlēm dēļ kara, ko ir iesākusi Krievija Ukrainas teritorijā, tad mums arī tur nav jābrauc. Tieši tik vienkārši, manuprāt. Man kaut kāds deadlines ir, ko mēs liekam tādā gadījumā? Šobrīd mēs turpinām neliedzam sportistiem iespēju kvalificēties Olimpiskajām spēlēm, tā it kā mēs brauktu uz Olimpiskajām spēlēm. Ja, lai boikotētu, tev vajag vietu, lai tur tā būtu. Sāksim ar to, jā. Bieži izskanēja par to, vai basketbolistiem braukt vai nebraukt uz Olimpiskajām spēlēm. Būsim godīgi, basketbolisti vēl nav kvalificējušies Olimpiskajām spēlēm. Un jā, tur ir cilvēki, kas varbūt saka, ka tā ir bēgšana no atbildības un ka mēs paši nespējam pieņemt lēmumu un skatāmies uz Ukrainu. Bet būsim godīgi, mēs šajā brīdī to darām solidarizējoties ar Ukrainu un pieņemt lēmumu atrauti no Ukrainas. Es nezinu, cik pareizi ir tas, jo es esmu runājis arī ar... Latvijas kara ģenerāļi nesaka Ukraiņas ģenerāļiem, ko frontē darīt. Precīzi. Tieši tā. Ļoti labs salīdzinājums, šito es izmantošu. Esmu runājis ar Ukrainas gan Olimpiskās komitejas vadību, gan ar Ukrainas vēstnieku Latvijā, un arī tas viņu aicinājums, tas sauciens ir lūdzu, dariet visu, un arī dariet visu un izmantojiet visus šos diplomātiskos instrumentus, lai aicinātu neielaist šos agresoru valstu sportistus Francijā un Parīzē, un lai Soks varbūt apsver šo iespēju, šo savu lēmumu atcelt, bet šobrīd vēl nepieņemiet uz karstām tādām pēdām un oglēm šo lēmumu. Un tas ir tas, ko saka pati Ukraina. Jā, Zinām, vienmēr jau ir, tā kā es teicu, viegli uz emocijām aizskriet un kaut ko pateikt, un pieņemt tieši šo te lēmumu, bet šis lēmums ietekmē nenormāli daudz cilvēku dzīves, un būsim godīgi, un tā tas ir, un es esmu runājis gan ar Latvijas Olimpiskās komitejas atlētu komisijas vadītāju Guntu Vaičuli, gan ar dažādiem citiem atlētiem. Es no vienas puses spēju saprast arī viņus. No otras puses skaidrs, ka brīdī, kad ja Ukraina nebrauks, mums būs jāsaprot arī Ukraina un šī situācija. Un tas, ko arī viņi ir apliecinājuši, lai cik sāpīgs šis lēmums nebūs, viņi respektēs to, ko mēs pieņemsim. Bet skaidrs, ka no otras, un skaidrs, ka vēl viens, ko ļoti būtiski šeit pieminēt, ir tas, ka dienas beigās šo lēmumu braukt vai nebraukt, pieņems Latvijas Olimpiskā komiteja. Jo valsts, mēs varam, protams, izmantot dažādus instrumentus, kas tur ir finansējuma piešķiršana, finansējuma nepiešķiršana, bet lēmumu par piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs vienmēr ir pieņēmusi valsts atbildīgā Olimpiskā komiteja. Un tā ir nevalstiska organizācija. Un ja valsts iejaucās Olimpiskās komitejas darbībā, tas jau seko ar tālākām diskvalifikācijām un bargākiem sodamēriem uz daudz ilgāku laiku. Un ja es nekļūdos tieši, varbūt es šāju galīgi reizi, bet cik es pareizi atceros, tad tieši Indija šā iemesla dēļ bija diskvalificēta, startēt zem savu karogu pāri olimpiskajiem šiem cikliem. Dāvi, laiks ļoti ātri paskrēja ar tevi. Liekas, varētu runāt vēl un vēl, bet tūdaļ jau stunda būs galā. Jāsaka, mums tev milzīgs paldies. Zinām, ka tev ir tiešām piesātināta arī šī atlikusī diena. People to see, places to be, babies to kiss. Tā sanāk, jā. Paldies, ka uzaicinājāt. Bet mēs ar Tomu vēl iemetīsim aci, kādi sporta notikumi interesanti tuvāko dienu laikā ir gaidām. Flex test, jā, flex test,
Apskatīsimies, kādas ir Olībet bookmakeru prognozes dažādiem sporta notikumiem, un viens no karstajiem tematiem, protams, ir Anglijas Premjerlīga futbolā, un tur cīņa par pirmo pozīciju solās jau pavisam drīz būt. Arsenāls pret Liverpoolu. Un zins, man liekas, interesanti, ka Arsenāli ir favorīti, nevis Liverpoolu. Bet spēle notiek Londonā. Nu, un tā ir Liverpoolu. Grozies, kā grib tev Jirgens Klops, saka paldies pēdējā sezona. Čau. Viņš jau domās ir atvaļinājumi. Nu, bet puikas sitīs pa viņu. Nu, nezinu gan. Olībet bookmakeri Arsenālu uzskata par favorītiem, 44% iespējamība viņiem uzvarēt Klopa vadītajai Liverpoolai, 32% un neizšķirt iespējamība tiek vērtēta ar 27%. Būs visticamāk. Nu, ja tu man prasītu, kā man liekas, kā spēle beigsies, es teiktu neizšķirt. Kā līderi duels, parasti garlaicīgs futbols, parasti tā notiek. Zin kā. Tas tā kā dažādos tur Eiropas pasaules kausos ceturtdaļu finālos ir sāls. Fināli pēc tam jau. Vai ne? Aizsardzība. Jā, nu kas mums tālāk vēl ir Itālijas A-sērija? Itālijas A-sērija arī nedēļas nogalē ļoti interesants duels starp diviem vēsturiskiem Itālijas futbola grandiem. Milānas Inter savā laukumā uzņems Turīnas Juventus. Un šeit Olībet bookmakeri par diezgan izteiktiem favorītiem uzskata Inter komandu, atvēlot viņiem iespējamību uzvarēt 54% gadījumu no spēlēm, Juventus 21% un neizšķirts 28%. Nu, un visbeidzot, basketbola Eirolīga. Basketbola Eirolīga, tas, kas Kaspara sirdī liek pukstēt straujāk, un daudz latviešu līdzi tai sirdī Māri Kauņš, Žalgiris liek pukstēt straujāk, lai gan tagad tās sajūs laiku pa laikam ir tāds divējāds, tāpēc, ka ir jauns treneris, bet Šmītiņš tad spēlē vairāk, tad spēlē mazāk. Kā mums tagad būs? Man patīk, ka Žalgirim ir 48%. Labi, varēja būt arī pozitīvi, tā teikt, vērtējums uz to spēli. Es esmu pārsteigts, ka Žalgirim ir tik daudz procentu. Tāpēc, ka tur ir Šmīts, un viņi cer, ka Šmīts spēlēs. Viss sāls ir. Kādā sakarā viņam neļauj tik daudz spēlēt, kā viņam agrāk spēlē? Viņš tam droši vien vajadzētu daudz vairāk laikā mums ir atlicis, lai es par to pastāstītu, bet jāatcerās, ka Rolands Gulpotītis samainojuma Lietuvas čempionāta mačā. Mēs nezinām, vai viņam ir 100% veselība. Un komanda uzvar vairāk, kā zaudē arī Eirolīgā kopš Kjēri ir pie stūres. Jā, Šmits spēles laiks ir samazinājies, nevienmēr iet starta pieciniekā, bet vienalga savu vārtāvu Šmits atdod. Un mēneša beigās viņš tāpat saņem visvairāk naudas no visiem Žalgiris spēlētājiem. Es gribu redzēt, ka ieslēdz TV kanāls, gribu redzēt, ka Šmits spēlē. Viss man nekas cits Nu, tad tev jāslēdz ir... Vai jābrauc ir uz arēnu, jāstāsta, kā viņš mums uz soliņa sēž, tas to redzēt. Ja? Viņš spēlēs, nesatraucies. Par Panathinaikos viņš spēlē Žalgirim 48%, mājās Panathinaikos 55%. Panathinaikos ir Madrides Reāli 1A un Panathinaikos ir 1B šobrīd Eirolīgā. Žalgiris ir 1C. Žalgiris ir vienīgi, kas ir. Labi, paldies visiem, kas skatījās, lai jums jauka nedēļas nogali un tiekamies nākamnedēļ. Čau! Flex test, sezonu noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambīcijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk. Širie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, yeah, flex test, jā, flex test,